Labvakar. Rīt ir 16. marts. Leģionāra diena. Es arī esmu leģionāra meita. Un es zinu, ko nozīmē būt leģionāra bērniem un arī leģionāriem. Jo nevienā karā nav uzvarētāji. Es biju blakus tiem murgiem. Nevienu nakti mans tēvs negulēja mierīgi, jo nevienā karā nav uzvarētāji. Un tas ir pilnīgi vienalga, vai tie bija krievu vai latviešu puiši. Viņi bija bērni. Jo karam beidzot es manam tētim bija tikai 21. Tas taču vēl ir galīgs bērns. Un šodien pasaulē notiek notikumi, lai cilvēks saprastu, kad ir jāapstājās. Kad nevajag meklēt ienaidniekus, jo vislielākais ienaidnieks ir cilvēks pats sev. Un varbūt ir jāsāk vienam otram palīdzēt. Gan tiem, kam ir ļoti daudz naudas, varbūt ir jāsāk dalīties ar tiem, kas nespēja sev palīdzēt. Un pēdējais laiks, gudri cilvēki tā ir sākuši darīt. Un vai tas ir ļoti laimīgs, kuram uzvalks maksā 20 000 par to, kurš humpalās pērk 3 latu bikses? Bet varbūt tam, kuram ir daudz, šodien ir jāsāk palīdzēt tiem, kas nespēja tikt galā. Jo par visu ir jāmaksā. Šī pasaulē par veltu nedod neko. To austrumos sauc par karmisko sodu. Mūsu tautas karmiskais sods ir sarkanie strēlnieki. Ne latviešu strēlnieki, bet sarkanie strēlnieki. Latviešu strēlnieki atbrauc mājās 18. gadā. Sarkanie strēlnieki palika Krievijā. Viņiem iepatikās vara. Un vēl šodien Krievijā atcerās šos sarkanos strēlniekus, kuriem patika vara. Un tāpēc mums ir viņiem jāatvainojās. Cits teiks, es tad nedzīvoju. Man par to nav jāatbild. Nē, ir jāatbild. Tā arī ir mūsu tautas daļa. Un kas tad notika 17. gadā? Pamodās šis briesmonis, ko sauc par komunistu. Kad mans vecais tēvs atgriezās no izsūtījuma 59. gadā, es biju bērns. Un pirmais, ko viņš man pateica, ne jau krievi ir vainīgi pie tā, kas ar mums notika, bet komunisti. Un komunistam nav tautības. Tas ir ļaunums. Un šis ļaunums arī šobrīd valda pie mums Latvijā. Tā ir komunistu domāšana. Un tad ir jāskatās, kuros krēslos sēž komunisti ar komunistu domāšanu. Un mums ir vērts padomāt. Un es domāju, pēdējais laiks padomāt, kāda būs mūsu nākotne, ja mēs nemācēsim atzīt savu vainu un lūgt piedošanu. Un mana tauta ir visi tie, kas šeit Latvijā dzīvo, kam šeit ir dzimtene, neatkarībā no tautības un arī ticības. Jo Dievu priekšā visi cilvēki ir vienādi. Mums nav jāmeklē ienaidnieki. Mums nav jācīnās pret. Mums ir jābūt par. Par Latviju, par mūsu nākotni, par mūsu bērniem un bērnbērniem. Par mūsu kaimiņiem. Ir jāprot labi satikt. Un gal galā cilvēkiem šodien ir vajadzīgs darbs un drošības sajūta. Un nav vienam otru jāicina, nav jācīnās. Jo tie notikumi, kas notiek pasaulē, šīs kataklizmas, šīs sacelšanās, ir tikai sākums. Kamēr cilvēks nesapratīs, ka viņš pats rada savu nākotni. Es runāšu tagad biežāk, jo es zinu, ka jums tas ir vajadzīgs. Un paldies par tiem labiem vārdiem, ko es saņemu katru dienu. Un tad, kad mēs visi kopā sadosimies rokās, un mēs drīz sadosimies rokās, un mēs mācīsimies viens otru atbalstīt, tad arī mēs dzīvosim savādāk. Tiksim vaļā no tā ļaunuma, kas ir mūsu dvēselēs, neļausim sev mocīt, jo šodien pasaulē cīnās labais ar ļaunumu, lai būtu līdzsvars. Katram ir jātīra
savu dvēseli. Un to mēs varam lūgt. Lūgt par tiem, kas šodien ir Japānā. Lūgt par tiem leģionāriem, kur vēl ir dzīvi. Jo nav viegli dzīvot tik garu mūžu ar nastu, tu esi nogalinājis. Un ne jau ar ļaunumu sirdī. Viņi gāja par Latviju. Jā, kādam bija sirdī arī naids. Tas šodien noteikti nav sagaidījis. Jo naids post no iekšienes. No naida rodas slimības. Smagas slimības. Bet neļausim ar naidu piepildīt savu bērnu un mazbērnu dvēseles. To mēs vienkārši nedrīkstam pieļaut. Uz drīz redzēšanos un priecīgus svētkus!